Iebraucot Ukrainā, mēs uzreiz sajūtam to siltumu, to viesmīlību, kas nāca no ukraiņu cilvēkiem. Viņi gribēja mums palīdzēt, viņi bija ļoti smaidīgi, viņi bija ļoti, ļoti silti un sirsnīgi. Un tajā pati laikā mēs varējām just, ka viņiem ir grūti, ka pēc šīs šausminošas augstas ziemas, kad viņi dzīvoja bez elektrības un tikai dažas stundas diena bija ūdens mājās, viņi ir noguruši. Uz kara šausmas mēs šodien piedzīvojam šonakt, pareizi sakot, jo sākās sprādzieni un tikai pēc tam bija sirēnas un bija ziņojums iet uz bumbu patversmi, tā ka mēs bijām viesnīcā, protams, ļoti, ļoti nervozējam par to, bet sajūtām situāciju, kurā ukraiņu cilvēki dzīvo jau 5. gadu. Un tas bija visa nakts gandrīz bumbu patversmē kopā ar citiem cilvēkiem, lasot ziņas un dzirdot dažreiz sprādzienus. Protams, tas ir ļoti traģiski, cilvēki gāja bojā šonakt Kijevā. Gan mēģinājumi, gan koncerts Kijevā ar Ukrainas Nacionālās filharmonijas simfonisko orķestri bija ļoti emocionāli un ļoti skaisti. Mēs muzicējam, mēs aizmirsam par kara šausmām, mēs atdevamies mūzikai un mūzikas plūdumam, skaistajam Brāmsa pirmajam klaverkoncertam. Un tā bija tiešām īsta laime sajust mūziķu atbalstu un iedvesmot viņus skaisti spēlēt. Brīnišķīgs maestro diriģents Mikola Diģura vadīja orķestri ar tādu pārliecību un ļoti lielu temperamentu. Un koncerta klausītāji, pārpildīta zāle ļoti ilgi aplaudēja viņam es varēju just, ka viņam ir svarīgi sajust atbalstu un priecāties, iedvesmoties no skaistas mūzikas. Gan Černiheva, gan Kijeva man bija iespēja pastrādāt ar bērniem. Kijeva Vēra Music Foundation, slavens Ukraiņu fonds, izveidoja speciāls meistarklases, kur atlasīja centīgus un talantīgus bērnus. Mēs pastrādājam, parunājam par viņu ikdienu, par viņu mācībām, par viņu plāniem un idejām un sapņiem uz nākotni. Es ļoti iedvesmojos no bērnu enerģijas un bērnu gaišas cerības, ka pēc kara viņi noteikti ļoti skaisti spēlēs gan Ukraina, gan visa pasaule. Mums bija arī iespēja doties uz Kijevas piepilsētām, lai sajust to situāciju, kas ir tagad. Mēs bijām gan Buča, gan Irpeņā, gan Hastomeļa, un tur redzējām gan kapus. Tieši būdami kapus mēs piedzīvojam vēl vienu trauksmi, un tas bija ārkārtīgi tāds emocionāls brīdis, it kā tā trauksme bija kā tādi kapsētas vai baznīcas zvani par varoņiem, kas deva savu dzīvi, lai nosargātu Ukrainas mājas un Ukrainas cilvēkus. Mēs redzējām Irpeņa to tiltu, kas bija kā pēdējā iespēja evakuēties no pilsētas 22. gada, un fotogrāfijas no cilvēkiem, kuri bēg, bija visa pasaulē redzami.
koncerts ar Černihivas orķestri bija ļoti īpašs, jo tur skanēja latviešu un ukraiņu mūzika. Mēs spēlējām Lucijas Gārutas skaistu klaveru koncertu, un šī komponiste vispār ir ārkārtīgi patriotiska, un viņas mūzika ir ārkārtīgi emocionāla un dramatiska. Un tas bija ļoti aizkustinoši, cik ukraiņiem ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu par latviešu komponistiem. Skanēja arī Pētera Vaska mūzika un ukraiņu komponistu skaņdarbi. Tas bija gaišas emocijas, un visi pēc tam bija ļoti, ļoti pateicīgi, un mēs saņemam tik daudz apsveikumu, tik daudz siltuma no bērniem, kas atbrauca uz koncertu, un no viņu vecākiem un skolotājiem un no klausītājiem. Tas bija ļoti aizkustinošs brīdis. Un Černihiva bija ļoti skaists koncerts, kas mūs ārkārtīgi aizkustināja, jo bērni sagatavoja speciālu priekšnesumu mums un ļoti skaisti spēlēja. Daži jau uz tiem instrumentiem, kuri bija noziedoti, akcijas nosūtīja mūziku Ukrainai ietvaros, un tie bērni ļoti, ļoti skaisti un spilgti spēlēs. Es arī pēc tam viņiem paspēlēju Jāņa Mēdiņa, Emila Dārziņa, Lucijas Gārutas, Pētera Vaska mūziku. Tā bija tāda sirsnīga satikšanās un ļoti gaiša reize, kad bija iespēja parunāt un sajust gaišas domas un parunāt par nākotnes plāniem. Tā it kā kara nebūtu. Bet blakus šiem skaistiem koncertiem ir ukraiņu realitāte, kurā viņi dzīvo jau 5. gadu, kur ir terors no Krievijas, kur ir ārkārtīgi smagas naktis, kad lido droni, šahēdi, raķetes, un katru dienu ukraiņus mēģina salauzt, biedē, mēģina viņus terorizēt, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti smagi. Cilvēki iet bojā. Pirms mūsu braukšanas uz Černihivu tur aizspridzināja skolu, gāja bojā bērns, kam bija 16 gadi. Citi bērni tagad mācīsies attālināti un piedzīvo ārkārtīgi lielu šoku, arī viņu vecāki. Mums ļoti svarīgi atbalstīt Ukrainas cilvēkus ar darbiem, ar klātbūtni, tāpēc, ka viņiem šis emocionālais atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, un viņi mūs iedvesmo ar savu nostāju, ar savu nelokāmu stāju, ar savu tādu raksturu, ka viņi turpina cīnīties gan par sevi, gan par mums visiem, par visu Eiropas likteni, gaišu likteni. Un tāpēc mēs atbalstām ar humānu krāvu, ar dāvanām, ar instrumentiem priekš bērniem, jo es ļoti gribu bērniem atgriezt to laimes sajūtu, ka bērnība tomēr arī pastāv laime, ne tikai šie kara šausmi. Bet tie cilvēki, viņi ārkārtīgi gaiši, viņi ārkārtīgi dzīvespriecīgi, neskatoties pat tagad pēc šīs ārkārtīgi grūtas ziemas, viņi man stāsta, ka labāk to neatcerēties, cik bija grūti, cik bija smagi bez ūdens vai bez elektrības, un kāda bija situācija -20 ārā un ļoti augsti arī iekštelpās, bet viņi zin, par ko viņi cīnās, un tas mūs, man liekas, ārkārtīgi iedvesmo, un tas arī dod to spēku turpināt atbalstīt ukraiņus.